Nu, ko čau, dārgie boksa fani! 7 gadus atpakaļ izrādās ir sācies super sērijas pirmais posms. Un šodien mēs panalizēsim Maika Peresu un manu cīņu. Un īsumā, kas ir Maiks Peres? Maiks Peres ir kubietis, kas dzīvo Īrijā. Un kā mēs zinām, Kubas boks ir viens no top 3 tā teikt, boksa lielvalstīm. Pirmkārt bija izloze super sērijai, un man palika izvēle vai nu Kudrišovs no Krievijas, vai nu Maiks Peres. Pirms cīņas bija īstenībā ļoti liels stress man. Kāpēc? Viņš bija boksējis ar Magomedovu Abdusalimovu. Un pēc cīņas Magomedovam bija galvas trauma, ļoti spēcīga, man tā liekas, asins izplūdums. Līdz šai baldienai viņš vēl ir invalīda krēslā. Tā psiholoģiski bija diezgan tā sevi jāsaņem rokās un jāpārvar savas bailes, savus satraukums. Kā mēs arī redzēsim pēc tam, ka bija daudz klīņšu un tā teikt, maksimāli mēģināja izbeigt no tā, lai tā teikt, izlaistu tos spēcīgos sitienus. Skan Latvijas himna, dziedas arī līdzi ringā, kā mēs redzam. Un jā, tālie 7 gadi atpakaļ. Liekas, jā, tikko nesen, tikai tas bija, man jau liekas kā 3-4 gadi, bet jau izrādās 7 gadi pagājuši. Nu, šeit mēs redzam mani ringā 32 gadi. 22 cīņas, 22 uzvaras, 18 uzvarētas ar nokautu. Jā, mēs redzam, Peresam šeit 31 gads. Ļoti labā fiziskā kondīcijā viņš ir. Savs, izturīgs, spēcīgs boksers, kas ir nāk no pasaules, tā teikt, boksa lielvalsts Kubas. Kā es šeit jūtos? Es jūtos diezgan labi, bet bija mazliet jau, tā teikt, uz noguruma fona diezgan daudz strādājis. Mentāli ir svarīgi kas? Pārvarēt savas bailes, savas, tā teikt, savas domas, jo mēs jau boksējam ne tikai šeit ringā, bet mēs jau cīnāmies jau kādu nedēļu, 2 iepriekš, jau sapņos un savās domās. Ir viens pretinieks un apkārt ir, tā teikt, migla, kuru tu īsti neredzi. Ir tikai pretinieks, un pats galvenais neieraut tanī, tā teikt, sajūtā, lai ringa pamata nepaliek mīksta. Ja viņa paliek mīksta, tad ir ziepas. Jājūt ir pretinieks, jājūt ir distance. Pirmais jāvienmēr ir sajust, ko pretinieks, cik spēcīgs sit, cik ātri, vai viņš ķer tevi vai neķer, tā teikt, tevi uz kļūdām, uz pretuzbrukumiem vai neķer. Šeit arī bija tas, man plus to, kad Peres bija atnācis no supersmagsvariem, un viņš nebija tik, tā teikt, tik aktīvs uz kājām, un kā, protams, kā Usiks vai citi, tā teikt, vai tas pats Opetāja. Šeit mēs redzam, viņš tāds stāvošs, bija pieredzis to, kad spēcīgi iesist, noķert, to viņš arī mēģināja darīt. Nu, ka šeit arī mēģinu nestāvēt diezgan ilgi vienā vietā, lai, tā teikt, nesaņemtu tos pirmos, tā teikt, smagos sitienus. Iespējams arī būs labi man šo cīņu pasīties pirms gaidāmās cīņas ar Opetāju. Ja, nu mēs redzam, ja, cik kubietis ir atbrīvots, kā viņš kustās, cik viņam tās rokas ir brīvas un ķermenis labi tā teikt, jūt, zin kā pateikt, kā zivs ūdenī. Ja, viņš kustās, redz, kā tas tāds plastiskums, bet, nu, tādā pašā laikā Mairis ir mazliet ātrāks un to plastiskumu, tā teikt, mazliet pateicis par plastlīnu. Šeit bija mana kļūda to, kad sitoties uzreiz klinčoju, jo mēs bijām ļoti daudz atstrādājuši klinču trenījos ar man pat cīksoņi bija nākuši, mēs cīkstējamies stājā, stratēģijām bija cīkstēties, ja? Cīkstēties, neļaut viņam, tā teikt, tādā klinčā viņu arī vajadzēja nogurdināt. Tā kā tā, jā, pirmais rauns ir pagājis, šeit mēs redzam Mareka Savski, Dmitriju Lučņiku, Sandi. Katrs dara savu darbu. Mēs redzam, kad iesit, ja, šitā te nevis ar iegriezt roku un trāpīt papīri. Principā priekš bokseri tas ir tā maznozīmīgi. Nu, lūk, otrais rauns sācies ir. Tagad jau mazliet, es tā domāju,
jāsāk mazliet vairāk kustēties, jau sapratis es savu pretinieku. Protams, arī viņš man droši vien vairāk ir izjutis, un tad jau ies vairāk riski un sitieni. Jā, redzam, ka viņš dara praktiski vienu un to pašu. Kā krēlis, viņš mēģina, tā teikt, savējos fincikus uztaisīt, savas mājkustības, savas, tā teikt, pretuzbrukumus. Jā, mēs redzam, ka viņš ļoti pārliecināts, nerāda nekādas, tā teikt, vājuma pazīmes. Diezgan svaigs, 3. rauns, praktiski var redzēt, ka Mairis nestrādā uz visiem 100. Jā, tā arī es novadīju, šeit 3. raundā pāršķiet uzacis. 3. raundā pāršķiet uzacis un ar galvu. Jā, šeit jāizgāja tie paņēmieni, kurus mēs atstrādājam treniņā. Pārāk daudz viņš, tā teikt, izbrīnās šeit. Šeit ļoti labs trāpījums ar labo roku bija. Tiesnesis īstenībā bija tāds diezgan pārāk daudz brīdinājums teica, teiksim tā, kur principā varēja boksēt, turpināt boksēt. Jā, šeit mēs redzam, ka acis, principā, es atceros, šeit acis tad nerādīja, gaidīja, kad Lučņiks, tā teikt, apstādinās asins, lai varētu turpināt boksēt. Kā es šo cīņu varētu nodefinēt? Nu, teiksim, no 10 baļu sistēmā šeit iedot sev 4 līdz 5, tā lai būtu ieskaitīts. Šeit mēs redzējām, ja Peres gribēja pātrināties 4. raundā, jo redzēja to, ka man tā acis nerāda īsti, ir ar asinīm aizplūdus, un līdz ar to arī šeit Lučņiks uzreiz visu iztīrīja aci, lai viņi redzētu, un apstādināja asinošanu. Tur bija īstenībā. Šeit nostrādāja Lučņiks, ļoti profesionāli, bitrīs Lučņiks, protams, ir glābis no tādām, šeit mēs redzam, no tādām traumām, kuras principā varētu ietekmēt cīņas iznākumu. Te kā reiz mēs redzam 3. raundā, tas ir cīņas sākums. Un kā mēs redzam, arēna bija pārpildīta. Pirmo reizi Latvijā notikās, es jau biju pasaules čempions, jau ar huku noboksējis. Pirmo reizi Latvijā bija tāds turnīrs pirmkārt, otrkārt es aizstāvēju savu pirmo VBC pasaules čempionu titulu ar kubieti, un līdz ar to bija ļoti daudz atnākuši, pilnā arēna bija ar latviešiem, līdzjutējiem. Tie, kas nebija mīlējuši boksu, tie iemīlēja boksu. Un, protams, tas ir priekš manis tāds, zin kā, pirmais lielais notikums un pirmais prešings, ar kuram bija jāiet arī cauri, līdz ar to tā bija mana pieredze. Ne tikai boksā, bet arī, tā teikt, ko viņš izdarīja. Nepatīkās, ka es visu laiku tā kā tīta ar viņai galvas ņemu. Man es nekad tāds īsti muskuļos neesmu bijis tāds vismuskuļostākais. Mēs redzam, pretinieki manēja katru reizi tādu spēcīgi muskuļoti, tā kā nevēl teiciens ir neskaties vīri pēc cepures. Šeit mēs redzam, Peres aizpeldēja, nozīmē ko, tāds bija trāpīgs sitiens, kuru, tā teikt, varēja piebeigt, bet šeit mēs redzam, ka viņš neredz to sitienu pat no apakšas, kur es tik atklāti citu, vienkārši netrāpīju. Jā, šeit es droši vien vajadzētu pātrināties, bet tiesnesis, tā teikt, vingrot ar kaut ko. Šeit jau arī Peres īstenībā sāk psihot, un tas ir mīnus Peresam. Šeit atkal no sitienas no apakšas. Un viņš saprot to, kad izlaiž sitienus, un nevar neko izdarīt. Šeit izglāba, tā teikt, viņu gongs. Vai šeit šauri iesiet, un šeit viņš arī izlaiž tieši to taisno sitienu. Un viņu redzam, viņš vairs nevar stabili nostāvēt. Šeit vēl bija tad, kad tiesnesim kamera. Tā kā policistiem, zin, šeit ir video kamera, kas filmē notikumus. Vat šeit trāpīja, šeit pilnīgi man liekas no kedām pacēlās, viņš gaisā pacēlās tas sitiens. Bet mēs redzam, ka tā galva viņam tur. Pastamies tagad atkārtojumu. Šeit trāpīja pa kaklu pat vairāk nekā pa zodu. Mazliet, puscentimetru vajadzētu augstāk. Tad mēs redzēsim sitiens no apakšas un
Jā, mēs redzam vairāk pa kaklu, tad trāpīja. Jā, būtu pa zodu, būtu tad arī beidzis, bet, nu, tā teikt, centimetri spēlē šī cīņā. Jā, mēs redzam, acis neasiņo, asinis ir apstādināts un var pilnvērtīgi, tā teikt, boksēt. Šeit sānu sitienu izlaida Peres. Un gan Peres, jā, viņš, tā teikt, nevarēja atrast to atslēgu, jo es visu laiku it kā es boksēju, pēc tam atkal kliņš bija, un tad līdz ar to viņš nevarēja saprast, kurā brīdī būs kliņš, kurā brīdī es varu uzsist. Nu, ko 11. rauns, abi divi ir piekusuši, bet ir jāstrādā. Šeit mēs redzam, jā, rociņu jau nolaist kreisā man ir, es jau viņu jūtu daudz maz. Viņam arī nav vairs daudz spēka enerģijas, lai varētu, tā teikt, iesist strauju sitienu. Līdz ar to jau vairāk arī bez satraukuma jau boksēja tos raundus. Bet tik tā saspringums bija, bet nebija tik liels. Un, jā, gan Peres strādāja, gan es arī strādāju pātrināt. Mēs redzam tā 12. rauns. Jā, sākums ātrs, bet man tādas beigas būs tāds atkal tādas siltās brokastis. Šeit bija labs taisnais sitiens un slabs no apakšas. Un šeit Peres jau peld. Jā, mēs redzam peld. Tiesnes. Jā, redzat, ka viņš tā nav stabils uz kājām. Šeit bija, nu, protams, 12. raunda beigas. Un atkal kliņš. Nu, nē, šeit bija jāpastrādā, kad viņš izlaida tos spēcīgos sitienus, te vajadzēja mazliet pastrādāt. Bet viegli ir teikt, no malas liekas, es izdarīju tā, es izdarīju šitā, bet tur mēs darījām visu to, ko mēs varam. Neko vairāk mēs tur nevaram pielikt. Būm, otru šeit un op! Skudriņas. Jā. Un mēs redzam, ka vienmēr bija karoks ar manīm. Vienmēr. Sarkana, balts, sarkanais. Tas bija to vārds, protams. Katrs izlietais sviedra piliens.